Aktuālo problēmu un risinājumu raidījums. Kā dzīvot tālāk? Labdien, dāmas un kungi, kā dzīvot tālāk? 4 dienas nedēļā, pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, pulkstens 11. ar atkārtojumu 6. vakarā SVH TV. Un, protams, ka kopā ar jums būsim mēs, es Jānis Bukums un mana kolēģi Diana Saule. Un šodien viesos Roberts Idelsons, Signet banka valdes priekšsēdētājs. Labdien! Labdien! Un Ģirds Rungainis, Prudentia partneris, padomes loceklis. Labdien! Labdien! Nu, tās lielās tēmas, nekur mēs neizmuksim budžets. Man interesē jūsu viedoklis par budžetu, kas notiek ar budžetu, jo mēs jau te aizkulisēs runājām, ka tā informācija šobrīd ir ārkārtīgi pretrunīga, un daļa politiķi saka, ka tas ir bankrota budžets, daļa saka, ka tas ir priekšvēlēšanu budžets, daļa saka, ka tas ir ārkārtīgi samērīgs, foršs un labs tāds aizsardzības un drošības un attīstības budžets. Jūsu viedokļi šajā jautājumā? Es nezinu, labi ir, ka mums ir tāds plašs un demokrātisks diskurss, kas nosacīts visu spektru. Ja? Es teiktu, ja man jāpasaka ļoti īsi, šis ir kaut kurā pirkstā gribi visi sāp budžets. Jo skaidrs, ka tātad šī lielā vajadzība ir aizsardzības budžetā. Un tā ir pieaugoša un lielāka nekā iepriekš. Savukārt, ekonomikas izaugsme ir, bet viņa ir salīdzinoši tāda margināla vai nepārāk liela. Ja, mēs visas šīs saeimas laikā jau faktiski izdevuma apjoms ir dramatiski pieaudzis budžetā. Ja. Par, es nezinu, cik kādiem 3 vai 4 miljārdiem faktiski ir pieaug. Izdevumi visu laiku aug, un ienākumi nespēja viņiem tikt līdz to pieaug. Principā visu laiku ir bijuši ārkārtas situācija, tad bija Covid, tad iestājas šī kara situācija, un faktiski vienīgais veids, kā to risināt, ko var darīt, kāda ir alternatīva? Alternatīva ir likt virsū nodokļus faktiski, vai arī ir jābūt tik straujai ekonomikas izaugsmai, lai tie nodokļi aug, nodokļu masa iekasēto aug bez nodokļu celšanas. Ja. Šīs ainas nav, un, diemžēl, kopumā mūsu sabiedrības tas modus operandi ir vairāk censties dzīvot labi un līdz ar to vairāk tērēt, nekā fokusēties uz vairāk pelnīt. Tādi esam zināmā mērā, un tās iespējas to pelnīt nosaka mūsu ekonomikas struktūru un pieejamie cilvēku resursi un šo cilvēku prasmes, ja, kaut kā tā. Tā kā tās baigāti neizmainīs. Ne? Ir Lietuvas piemērs. Mēs varbūt, lai es neaizņemtu visu ēteru, es varu višķiņ vēlāk tam pieskarties, jo mēs nesen nodibinājām domnīcu Lāzeru un uztaisījām tā skaitā pētījumu, kāpēc lešiem iet pēdējā laikā. Pēdējos 11 gadus labāk nekā mums, un tur es par to pateiktu. Bet es domāju, paklausāmies, ko Roberts saka, teiksim. Es vispār par budžetu runājot, es varbūt tā, ne par šī gada budžetu, bet kopumā par mūsu publiskajām finansēm. Man liekas, mēs jau vairākus gadus, es varu piekrist, dzīvojam tajā modus operandi, par ko Ģirds ir runājis, bet tas, kas man, es neesmu paskatījos vienkārši, cik mums ir budžeta izdevumi kopā pret IKP. Un tie ir apmēram tuvojas jau 40%, un tas līmenis ir principā tāds, ka viņš ir ļoti līdzīgs jau Zviedrija, tur Somija, tai pašai Beļģija, Vācija. Mēs esam palikuši par tādu mainstream tā kā Eiropas valsti ar zemāku dzīves līmeni. Un līdz ar to, man liekas, tas ļoti labi parāda to, ka mēs saimniekojam diezgan neefektīvi tomēr. Ja mēs salīdzinām, piemēram, mūsu budžeta izdevumu ciparu ar Ameriku, tad viņš ir 2 reizes lielāks. Proporcionāli pret IKP. Ja. Un man liekas, tur arī slēpjas, zinām, tā atbildi uz jautājumu, kāpēc Latvijā tā ekonomikas izaugsme ir lēnāka, tāpēc, ka mums valsts pārāk lielu lomu spēlē mūsu ekonomika. Mums ir pārāk daudz valsts uzņēmumi, mums ir pārāk liels valsts pārvaldes aparāts, mums ir pārāk neefektīvi pārvaldīti publiskie
veselības aprūpas sektors, izglītības sektors un vispārējais. Mums, man liekas, ja mēs gribam kaut ko fundamentāli mainīt, mums jāmaina kaut kāda pieeja tai budžetēšanai un vispār pieeja tam, cik lielu lomu valsts spēlē mūsu ekonomika. Bet, pat cik sabiedrība acīm redzot, negrib, ja mēs redzam, ka politiskais diskusijas šis jautājums vispār nefigurē, mums būs nākamajā gada vēlēšanas, un ļoti šaubos, ka kāds politiskais spēks šo jautājumu vispār cilās. Ja? Tas nozīmē to, ka sabiedrība interesi nav par šo jautājumu, un līdz ar to mums ir jāsamierinās ar to, ka mūsu ekonomikas izaugsme būs tāda, kāda viņa ir bijusi pēdējos gados. Es domāju, ka sabiedrība interesi ir, ka varbūt tas vienkārši sabiedrība ar līdz galam, piemēram, es kā parasts Latvijas pilsonis, modus operandi, ja es pareizi izrunāju, ko tas nozīmē? Nozīmē mūsu darbības, parastais darbības veids, pateikts latīniski. Mēs vienu to pašu darām? Mēs ejam varbūt pa tādām zināmām sliedēm, kā tā kustība ir ieviesusies, tas kā dzīvē. Tu izdari kaut kādas izvēles, pēc tam tās izvēles lielā mērā nosaka, kā tev jāiet tālāk. Ja? Un ir ļoti grūti pārlaust, kā saka, un kaut ko izmainīt savā dzīvē. Ja? Un tāpat tās ir vēl lielākā vērā tā ir valstī. It sevišķi jau vairāk iedzīvotāji un lielāka tā valsts, jo lielāka inerce kaut ko mainīt. Ir uzņēmējdarbībā tāds populārs teiciens, ka kultūra ēd stratēģijas brokastīs. Ja? Restīvi, jo visiem šiem cilvēkiem, kas mēs dzīvojam, mums ir kaut kāda tā kultūra, kā mēs esam pieraduši darboties un ko mēs esam pieredzējuši un ko mēs uzskatām par normālu, un tās lietas mainās lēni, un tu vari rakstīt stratēģijas, cik grib, ir jādomā, rādot ceļu, ir jādomā, kas pa to ceļu ies un tā, ja. Tā kā, jo mēs esam atpakaļ pie tā, ka tieši tā, es varu parakstīties zem katra Roberta vārda, jo ir skaidrs, ka mums ir, mēs šeit visi sēdošie esam, tā teikt, privātajā sektorā. Es nezinu, vai kāds no mums šeit gribētu atrasties un mierīgāk dzīvot publiskajā sektorā, ja? Bet mēs kaut kā esam, spējuši būt konkurētspējīgi. Bet, ja mums 290,000 cilvēki ir šajā plus mīnus publiskajā sektorā, kas, protams, ietver arī valsts uzņēmumus, kur nevar teikt, ka viņi, pilnīgi neko nedara un tā. Viņi dara to mazāk efektīvi ar zemāku liederības koeficientu nekā, teiksim, privātajā ekonomikā, ja? Bet pakalpojums jau kaut kāds viņi nodrošina un tā. Un iedzīvotāju skaits, diemžēl, turpina pa bišķiņ vēl projām mazliet sarukt, ja? Mēs turpinam novecot, un tad ir jāsaprot, bet publiskajā sektorā turpina augt algas, un vidējās algas publiskajā sektorā ir augstākas nekā privātajā sektorā. Tas ir jāsaprot, ja mums ir kaut kāda tur apmēram 850,000 strādājošo privātajā, vispār strādājošo, kas saņem algas, maksā nodokļus, ja? Tad no tā, stādoties priekšā, gandrīz 300,000 ir publiskais sektors. Naudu nopelna, pirmo naudu, primāro naudu, viņi nopelna privātais sektors. Viņš samaksā nodokļus, tad no šiem nodokļiem notiek tālākā pārdala. Daļa no tā publiskā sektora sniedz pakalpojumus un tā tālāk un tā projām. Visi cilvēki maksā PVN, tur, teiksim, arī mēs samaksājam pensionāriem, pensionāri nopērk desu, teiksim, samaksā PVN un tā. Bet kopumā tas mūsu, mums ir tā aina ir tāda, ka mums ir tāda smagā mašīna, kur mēs savā laikā esam aizņēmušies to piekari, visu to šasiju apkārt, esam aizņēmušies no tādas lielākas mašīnas, restīvi valsts, kur bija, teiksim, maksimālajā punktā 2,7 miljoni iedzīvotāji. Mums vispār ir brīnišķīga, bet ļoti liela valsts pret mūsu iedzīvotāju skaitu. Mēs, protams, negribam viņu nekādā veidā samazināt, un tas, kas saka, teritoriāli un visādi citādi, bet, jārēķinās, ka mums ir tā. Tad pa virsu mums atrodas, teiksim, kravas kasta, kurā sēž 500,000 pensionāru un tad vēl kaut kā 300,000 bērnu, un tad ir motoriņš, teiksim, kas ir tie, kas saka, vai tā kabīnē sēž politiķi un tie 290,000 lielākā mērā tas publiskais sektors, un tad ir tas mazais motoriņš, kas nevar šito visu konstrukciju pavilkt. Tie, kas tur tajā kabīnē, visu laiku krāmē klāt, ievieto papildus cilvēkus, teiksim, tajā kravas kastē, palielina sev algas un to stūri rausta kaut kā, vismaz nestūrē kaut kādā virzienā. Bet, tā kā no grāvī tur kaut ko rausta viņa. Tādi esam, zināmā mērā, bet, kas saka, jā.
Teorētiski tā kā sabiedrībai ir skaidrs, kas jādara, jo publiskajā vidē tas ir daudzkārt izskanējis, tur jāsamazina izdevumi, jāpalielina eksports un tāds blā, blā, tāds komplektiņš ir no kādiem daudz punktiem. Bet jūsuprāt, praktiski tieši kādas praktiskas darbības, piemēram, no nākamā gada jūsuprāt vajadzētu valdībai sākt, lai tas sāktu izskatīties pēc kaut kā, mums tā virzība, lai vismaz ar pluszīmi būtu? Pirmkārt, es tiešām neesmu ne valdības ministrs, ne arī vadītājs, ne arī politiķis. Ja, līdz ar to, kas viņam jādara, es negribu dot nekādus padomus, bet skatoties, protams, no malas, ja, no privātu sektoru uz to visu konstrukciju un automobīlu, par kuru Dirs tikko ir runājis, ja, skaidrs, ka to smago kasti vajag viņu kaut kā mazināt. Ja, ja tas motors, pie tam tas motors paliek arvien mazāk jaudīgs mums. Ja, mums diemžēl, to uzņēmēju skaits un vispār iedzīvotāju skaits un tirgus, un viņš lielāks nepaliek. Ja. Un līdz ar to kaut kā ir jāmazina tie izdevumi. Bet mēs šogad esam redzējuši tās publiskas diskusijas, kas ir bijušas par to, ka vajag samazināt izdevumus, un tas rezultējas precīzi ne ar ko. Mēs redzēsim, kas būs nākamais vēlēšanas. Ja. Es ļoti ceru, ka būs kāds politiskais spēks, kas beidzot pievērsīs uzmanību ekonomikas jautājumiem. Ja. Jo mēs skatāmies pēdējās vēlēšanas, jau vairākas reizes mums ir tā, mums visas diskusijas notiek par sociālo sfēru, jā, cik tur kaut kādas sociālas tiesības ir vai nav, tur Stambulas konvencija un vispārējais, ja, bet par to, kādiem jābūt nodokļiem valstī, ja, tur kādas ir prioritāras nozares, kas vispār ir jādara, globāli Latvijai, teiksim, kā valstī, ja, par to, nekādas diskusijas nenotiek. Mums pat visas politiskas partijas tagad ir tādas, apmēram centriskas, ja, kreisi centriskas, es teiktu, ja, jo mēs arvien vairāk runājam par to, ka, ja ir problēma, tad viņu vajag risināt kā, tad vajag kādam ministram tur uzņemties kaut kādu iniciatīvu, uzlikt papildus regulācijas, kaut ko aizliegt, obligāti, ja? Nevis otrādi, nevis mazināt regulācijas un kaut ko atļaut. Un tad, acīm redzot, vienkārši sabiedrība, manuprāt, tas liecina par to, ka sabiedrība nav pieprasījums pēc tiem kaut kādiem ekonomiskajiem reformām. Ja? Tāpēc, atgriežoties pie jautājumu, ko vajag darīt, vajag pārskatīt izdevumus, vajag reāli mazāk tērēt valstī, un vajag arī valstī pārskatīt to uzņēmumu sarakstu, kurā viņa piedalās un ir akcionārs. Jo mums tas publiskais sektors, ja mēs paskatāmies, viņš ir lielāks, ne tikai par kaimiņu valstīm, bet arī par attīstītiem Eiropas valstīm. Mums ir krietni vairāk valsts uzņēmumi spēlē lomu ekonomiku. Un valsts uzņēmumi, viņi var būt ļoti labi pārvaldīti, šobrīd, bet idejiski valsts uzņēmumi nevar būt efektīvāki par privātiem uzņēmumiem. Tā ir aksioma, kas ir pierādīta vairākas reizes, un ar vairākiem praktiskiem piemēriem dažādas pasaules valstīs, bet mēs kaut kā to negribam pieņemt. Mēs kaut kādu iemeslu dēļ uzskatām, ka tie valsts uzņēmumi ir kaut kāds mūsu bagātība, kaut kāda mūsu, kā es dzirdēju viena raidījuma, vecmāmiņas sudrabs, kurš stāv mums, un mēs viņu nekādā gadījumā negribam laist tirgu, negribam ar viņu šķirties, negribam viņu efektīvāk izmantot. Tāpēc man būtu tas viens ir mazināt izdevumus, un otrs ir pārskatīt tiešām valsts funkcijas, ko valsts mums veic. Tādējādi palielinot ekonomikas efektivitāti. Tā atbilde ir tāda. Ir pat uzņēmēju organizācijas, runā par tiem 850 miljoniem. Jo ir valsts, ja patiesi gribētu, publiskais sektors varētu samazināt tādu apjomā. Jā, tas droši vien nozīmē tā skaitā to, ka ir jāsamazinās cilvēku skaitam. Un faktiski jau ir tā, ka no visiem 290 000 ierēdniecība, vislamā ierēdnis, birokrāts. Ierēdniecība faktiski ir kaut kādi 3 vai mazliet vairāk tūkstoši cilvēku. Principā. Lielākā daļa no šī cilvēka skaita, protams, ir skolas, ir izglītības sistēma, veselības aizsardzības sistēma lielā mērā, teiksim, policijas, armijas, pašvaldības. Pašvaldībās ir ļoti daudz cilvēku. Ja? Vai tas process tur visur notiek efektīvi? Skaidrs, ka, teiksim, ir reģioni noteikti Latvijā pierobeža un vēl kaut kas, kur ir jārēķinās, kad nav tā kā, ir grūti radīt citas darbvietas un tā tālāk. Tas ir sarežģīti, bet skaidrs ir, ka publiskais sektors mums ir uzblīdis un neefektīvs. Un tā tad ir uzdevums padarīt to visu efektīvāku, tā skaitā, lai atbrīvotu šos augstu kvalificētos, labi apmaksātos cilvēkus privātajam sektoram. Kaut gan privātajam sektoram nav viegli atrast viņiem pielietojumu, bet pēc kaut kāda laika jau cilvēki, kas saka, atrod savu vietu. Ja? Un vienlaiks tas, ko Roberts saka, ir atbrīvot uzņēmējdarbību. Uzņēmēji grib pelnīt, grib strādāt, bet, piemēram, būvniecības process
un dažāda veida administratīvie slogi, bezgalīgas pārbaudas, no kurām viena daļa pilnīgi noteikti ir lieka un tā tālāk. Ja? Tā kā atbrīvot šo te uzņēmējdarbības enerģiju, samazināt šo nastu, padarīt valsts funkcionēšanu un pašvaldību efektīvāku un uz to koncentrēties. Nu, kā, dzīvē ir tā, es nezinu, vai jūs to esat ievērojuši vai nē, bet ir tāda lieta, ka tas, uz ko jūs koncentrējaties, uz ko jūs tā kā strādājat, tas jums gal galā arī ir. Ja? Ja kāds koncentrējas, kas saka, viņam grib mīlēt meitenes, tad mēs esam novērojuši, ja viņi ilgstoši un pie tā piestrādā, tad viņi principā arī, kas saka, tiek pie medus. Ja? Un ja kāds koncentrējas uz naudu, teiksim, tad arī viņš pietiekami ilgi koncentrējās, principā gal galā naudas jautājums sakārto. Varbūt kaut kādi citi jautājumi viņam nesakārtojās. Ja? Kurš grib? Kāds grib gleznot, teiksim, ja viņš to ilgstoši un principiāli dara, principā jau tā kā izdara. Ja? Mēs esam kā sabiedrība koncentrējusies un runājam tikai par tēriņiem. Faktiski, lielā mērā. Un gribam vairāk tērēt. Sistēma ir tāda, ka tā lieta iet no otra gala. Tā kā, lai varētu tērēt. Un principā mūsu senči vēsturiski to ir sapratuši. Ka tev ir faktiski, ka tu esi novācis ražu laukos, ja, tev ir jāatliek sēklas kartupeļi. Un sēklas kartupeļus mēs neēdam. Jāgādā par to, lai no tiem sēklas kartupeļiem katru gadu izaug lielāka raža un tā tālāk. Pa priekšu nāk ienākums, principā, un tad nāk izdevums. Mums, diemžēl, tie rati ir iejūgušies pa priekšu, un mēs arvien vairāk viņus dzenam un priekšu, un tais ratos visi grib iesaisties, jo ir arvien samazinošs ļaužu skaits, spēj grūst tos ratus uz priekšu. Un, pagaidām mums aizdod naudu, jo, bet jāsaprot, ir, ka ar visām šīm pēdējām aizņemšanām, kas mums iezīmējās, mēs nokļūsim tuvu 55% pret koproduktu, kas ir Maastrichts kritērijs, ir 60%. Protams, klausītājiem man šķiet, ka te ir kaut kāda nesaprotama skaitļa, ja? Bet realitāte ir tā, tiek uzskatīts, ka ja iestājas krīze kaut kāda valstī, ja? Tad šīs krīzes, teiksim, aizliešanai ar naudu tajā brīdī ir jāpatur rezervi apmēram 10%, kas nozīmē, ka mēs jau šobrīd esam tajā robežā, ka eventuāli, kad būs kaut kāda nedod Dievs, bet viņi neizbēgam būs, un tas ir labi. Krīzēm ir jābūt, jo tā viņas palīdz pārregulēt sistēmu, ja? Bet tajā brīdī mums vajadzēs tos 10%, un principā viņi vairs nebūs. Viņus tajā brīdī ņemot, mēs iesim pāri Maastrichts kritērijiem, un mēs neesam nekāda Francija. Ja? Mums aizņemšanās likums, restīvi, mēs jau šobrīd ar katru nākamo budžetu, mums jau drīz būs pāri miljardam, teiksim, tas, ko mēs maksāsim procentos, ja? Kas jau ir salīdzināms ar citiem izdevumiem mums veselībā un izglītībā un tā tālāk. Ja? Tā kā, es gribētu, mēs ar Robertu noteikti piedaram pie tiem, kas vairāk fokusējās uz naudu, ja? Bet mums šķiet, ka es nesen izlasīju, Mr. Beans Atkinsons ir izteicies, ka pa lielam, ka saka, ja tu ieskaties visās pasaules problēmās, tad absolūto vairumu ar viņām var vienkārši atrisināt ar vairāk naudas. Es ierosinu šai, kas saka, tēzē, ieklausīties arī latviešu tautas masas, arī tās, kas klausās jūsu brīnišķīgo raidījumu. Tas ir ļoti labs. Bet ir praktiski, es gribētu no jums dzirdēt, kā mēs varētu birokrātijas, teorētiski samazināt, teorētiski tā kā ir skaidrs. Vajag paskatīties izdevumus, tur samazināt varbūt cilvēku skaitu vai funkcijas, vai kas ir pārregulēts, to mazliet atregulēt mazāk. Ja? Bet kas to var izdarīt? Jo īsti nav skaidrs, tā kā, piemēram, iestāde valsts institūcija pati, tas sanāk, ka viņiem jāvērtē pašiem sevi, līdz ar to nebūs atbildi, ka mēs kaut ko darām nepareizi vai tērējam pa daudz. Nevar jau teikt, ka kādā ziņā kaut kādas kustības tiek izdarītas. Pašreizējā valdība, pašreizējā premjeras viedajā vadībā šim te uzņēmēju spiedienam un runāšanai, teiksim, kaut kādā mērā uz viņu reaģējusi. Un ir šis te viedoklis, un šobrīd arī LTRK vadītājs bijušais, jau šobrīd Jānis Enziņš varētu pārvietoties un būt tāda persona, kura palīdz un kas saka, publiskajam sektoram ieraudzīt tās vietas, kur var samazināt. Īsā atbilde, lai es neaizrunātu, kas saka, Roberta, ir funkciju audits un atteikšanās no funkcijām. Valsts ir pārņēmusi nevajadzīgi daudz, darīt nevajadzīgi daudz lietu. Skaidrs, atvilksim nedaudz elpu. Dāmas un kungi, kā dzīvot tālāk, sarunas par aktuālo pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, 11. SVH TV ar atkārtojumu 6. vakarā.
Kā dzīvot tālāk? Sarunas par aktuālo šodienas tēmas budžets, valsts izaugsme un viesojās pie mums Roberts Idelsons, Signet banka valdes priekšsēdētājs, Ģirds Rungainis, Prudentija partneris, padomes loceklis. Valsts izaugsme, jūs, Ģirt, minējāt pirms tam Lietuvu. Viņiem tā kā viss ir kārtībā, viņi iet uz priekšu platiem soļiem, salīdzinājumā ar mums. Un kas mums būtu jādara šobrīd steidzami, lai mēs neiepaliktu? Mēs jau, man liekas, par to gan Roberts, gan mēs runājam. Administratīvā sloga un valstī ir jāpārtrauc traucēt, kā saka, kaut kādā mērā uzņēmējiem pelnīt naudu. Apgrūtināt. Un vienlaikus jāsamazina izdevumi savā pusē, tur, kur viņus var samazināt. Un tādas iespējas ir, un tas ir, politiķiem jādara savs darbs. Nevis jāstāsta, ka finanses ministrijā ir kaut kāds dzīvnieks, kurš izdala šos līdzekļus, teiksim, ja? Bet ka šo naudu nopelna principā privātais sektors, un līdz ar to mums ir jābūt saprātīgiem tajās savās vēlmēs un vairāk jākoncentrējas uz pelnīšanu un privātā sektora ļaušanu viņam darboties, tā teikt, legāli pelnot līdzekļus. Jūs minējāt, ka tā aizņemšanās, tas ir ceļš uz nekurieni, bet vai vispār reāli to ir iespējams apturēt tuvākajā laikā? Nē, apturēt aizņemšanos mums, protams, nevaram, jo mums ir parāds, kurš ir jāapkalpo un jāatmaksā. Un mums arī ir parādījusies pēdējos gados ļoti akūta vajadzība, kas saucās aizsardzība. Un tajā aizsardzība būs jāinvestē gadiem ilgi, un līdz ar to mēs acīm redzot dzīvosim ar budžeta deficītu vairākus gadus uz priekšu. Jo parasti ir kā, ir gadi, kad valstī ir budžeta deficīts, viņi aizņemas vairāk, tad ekonomika iet uz augšu, un tad uz to ekonomikas pieauguma rēķina palielinās nodokļu ieņēmumi, parādās budžeta proficīts, un tad to parādu var bišķi samazināt. Ja? Tādā ciklā, teiksim, normāla valsts visu laiku dzīvo, bet pie mums šis cikls, kad mēs tērēsim vairāk nekā mēs pelnam, valsts budžeta ziņā, viņš turpināsies, es domāju, vairākus gadus uz priekšu, dēļ tiem papildus aizsardzības izdevumiem. Līdz ar to es patiesībā varētu pat nepiekrist Ģirtam, ka es neredzu beigu traģēdiju, ka mēs aizņemsimies vairāk un pāriesim pāri tiem 55 vai 40%, jo, ja mēs paskatāmies, kas notiek vispārējais Eiropas Savienības valstīs, reti, kurā valsts ir ar tādu parāda līmeni, kāds ir mums. Ja? Un mēs esam NATO austrumu flanks, ja, līdz ar to mēs tā kā nevaram atļauties spēlēt tā kā uz pilno banku ar to, ka mēs tā 20 gados varbūt kaut ko tur sabūvēsim, kaut kādus tur dronus sapirksim, tur gaisa aizsardzības sistēmas un tā tālāk, to izstiepsim garumā, lai nepārkāp pāri kaut kādiem kritērijiem. Man liekas, mums tieši otrādi, jo tas palielina risku, ka valsts kā tāda vispār vienā brīdī var neeksistēt. Ja. Līdz ar to es neredzu nekādu problēmu aizņemties vairāk, pārkāp pāri pat tiem 60%, pat ja tas sanāks, ja, bet tomēr nodrošināt pāris gadu laikā to valsts aizsardzību tādā līmenī, lai mēs varam būt šeit visi droši, jo galu galā no otras puses valsts drošība, tas arī ir jautājums par to, cik tev būs ekonomiska izaugsme. Tas ir jautājums par to, cik ārvalstu investori ir gatavi šeit investēt, kādus viņi redz šeit ģeopolitiskus un vietējus riskus. Un ja mēs konstanti nevarēsim, teiksim, parādīt sevi kā valsts, kas spēj sevi aizsargāt, un tie ģeopolitiskie riski mums te īsti nav, ja, tad mums arī tas atsauksies uz to, ka ekonomikas izaugsme nebūs varbūt tik liela, kā viņi varētu būt, ja mēs to aizsardzības jautājumu atrisināsim. Līdz ar to man šķiet, jā, aizsardzība jāinvestē, aizņemties mēs varam vairāk, bet mums obligāti jāpalielina iekšējā efektivitāte. Tas ir tas, uz kā rēķina mēs varam to iekšzemes koproduktu audzēt un arī audzēt galu galā tos nodokļu ieņēmumus. Ja. Mums ir obligāti jāpaskata, kādas funkcijas valsts veids. Mums ir brīnišķīgs pārskats jau vairākus gadus par to, ko dara kurš valsts uzņēmums un ar ko viņš nodarbojas un kādi viņa rezultāti. Ja? Bet mums nav centralizēta pieeja šīs visas saimniecības pārvaldīšanai. Un ja mēs skatāmies uz efektīvām valstīm, ja, tad jebkurā valstī Eiropas Savienība, kas strādā efektīvi ar savu publisko sektoru, viņam tā funkcija ir centralizēta. Tad vismaz mums ir jāsaliek kopā zem vienas institūcijas visi tie valsts uzņēmumi. Mums katru gadu jādomā par to, vai tie
tiešām tie visi valsts uzņēmumi ir vajadzīgi valstī, mums galu galā jāpalaiž biržā vismaz 1, 2, 3 valstī piedarošie uzņēmumi, jo ar to biržas palaišanu gan mēs iegūsim papildus naudu, mēs iegūsim papildus vērtības pieaugumu tiem uzņēmumiem, un mēs dabūsim arī efektīvāku pārvaldīšanu tiem uzņēmumiem. Ja? Tā kā tie ir tie lēmumi, par kuriem jau, tas nav nekas jauns, tas, ko es runāju, ja? par tiem priekšlikumiem tiek runāts diezgan ilgi, bet nekas netiek darīts. Man liekas, tā ir tā zināma problēma arī mūsu politiskajā vidē šobrīd, ka kaut kādus, nosauksim viņus par sarežģītiem lēmumiem, kaut gan viņi nav nekādi sarežģīti tie lēmumi, tas ir diezgan vienkārši lēmumi. Ja? Mēs, valdība kaut kādu iemeslu dēļ nav spējīgi viņus pieņemt. Bet tas nav tā, ka atbildīgās personas vai kāds atbildīgās struktūras vienkārši neveic savu darbu, un tā atbildība mums ar tādu nosacītu ir, piemēram, pats termins, ka es uzņemos pilnu politisko atbildību, tas nozīmē neko. Cilvēki var atbildīgi, bezatbildīgi, var pavirši, darīt, nedarīt kaut kādas lietas, un tad sanāk, ka mēs visu laiku paliekam tādā runāšanas līmenī. Politiskā atbildība ir apziņa, ka eventuāli tev var izvēlēt ārā. Teiksim. Tā ir politiskā atbildība. Cita nekā tur nav. Tieši tā, tas ir tukšs. Es arī neredzu problēmu, bet vienkārši skaidrs, ka ies pār pa sejas un ies neizbēgam, visticamākais. Ja? Mēs vienkārši maksājam vairāk, bet es redzu problēmu tajos ieņēmumos, ka vajag palielināt tos ieņēmumus. Respektīvi, vajag ļaut uzņēmējiem darboties, vajag ņemt nost to slogu. Piemēram, celtniecībā mums šis būvniecības process ir pilnīgi samocīts. Protams, pēc Zoltūdas, bija mēģinājumi to risināt, bet skaidrs, ka mēs esam pārvietojušies no viena grāvja otrā. Tas bremzē visu, tā skaitā arī, teiksim, aizsardzības pasākums un vispārējo. Mums šobrīd ir pats dārgākais, lēnākais, sarežģītākais būvs process Baltijā, un ar to arī tas bremzē ekonomisko attīstību, jo jebkura attīstība ir saistīta tā vai citādā veidā ar būvēšanu un remontēšanu. Ja? Ar nekustamā īpašumu, teiksim, kaut kādu komponentu tajā. Ja? Tā kā tā. Bet arī par tiem valsts uzņēmumiem pilnīgi precīzi. Es arī varu tikai piekrist, un skaidrs, ka ir daļa uzņēmumu, no kuriem varbūt iespējams vispār valstī vai aiziet, ir daļa, kurus var daļēji kotēt, lai palielinātu. Tā problēma jau atkal ir apakaļ pie politikas, zināmā mērā, un pie mūsās ekonomikas struktūras, jo politiķi redz šos te valsts uzņēmumus šobrīd kā vietu, kur izvietot savus partijas biedrus, teiksim, kaut kādām situācijām, kur partiju sponsoriem palīdzēt sakārtot uzņēmējdarbības vidi šī vārda sliktākajā nozīmē, kādā mēs esam pazīstami, respektīvi dabūt kaut kādus draudzīgos kontraktus par paaugstinātām cenām vai netirgus nosacījumiem. Un skaidrs, ka mums arī šis sektors ir it kā privāti uzņēmumi, kas pēc būtības ir piezīdušies un palīdz, tā teikt, arī šim valsts sektoram būt neefektīvām, ja, un tādā veidā, bet pumpējot kaut kādu naudiņu ārā, teiksim, pietuvinātajiem cilvēkiem. Tāpēc politiķi to negrib mainīt. Jo, ja tas tiks piemēram, pēc Norvēģijas analogu salikts vienā caurspīdīgā, kvalitatīvā organizācijā, kura paņem konkursu veidā nevis politikai pietuvinātus cilvēkus, kas saka, bet cilvēkus, kas orientējās uzņēmumu pārvaldē reāli un uzņēmumu pirkšanā un pārdošanā un efektivitātes palielināšanu un tā tālāk profesionāli un caurspīdīgā procesā sāks vadīt šo sistēmu un neatļaus tur politiķiem un viņu pietuvinātajiem un, teiksim, sponsoriem ļekarēties. Ja? Es atvainojos par šo, kas saka latviešu valodas vārdu. Tad, protams, ka tur var izdarīt, bet tā nav jau tā politiskā grība, jo tā sistēma tā šobrīd darbojās, roku mazgā un, kā saka, tur birokrāts birokrātam pirkstā vai teiksim, acī neknāb, ja, saucās. Attiecīgi, jā, bet, mēs esam maza sabiedrība. Mēs visi viens otru zinām, un mēs arī visi viens otru pazīstam un saprotam, kas tur notiek. Ja? Kā tie cilvēki tur rotē, kā viņus tur pieņem darbā, un tad, kad no publiskā sektora viņus pārvietos kaut kādām augstskolām, teiksim, ja, lai viņus aizrotētu prom. Mēs pieciešam šo te visu sistēmisko neefektivitāti, bet es, protams, ceru, ka mēs, kad nāk jaunāki cilvēki un ka mūsu izpratnē būtu jānoved pie sistēmas efektivitātes pieaugumam. Jo privātajā sektorā mums savu maizi ir jānopelna.
un savi nodokļi ir jāsamaksā. Es, protams, saprotu, ka nekas tā nesačakarē uzņēmējdarbību, kā nepieciešamība vadot parādus un maksāt nodokļus, ja? Bet mēs to velkam. Un publiskais sektors saka vēl vienreiz, viņi saņem vidēji augstākas algas nekā privātajā sektorā. Un viņi atrodas mums plecos. Un baidos, ka kaut kas no viņiem mums dažreiz, teiksim, nāk acīs. Dažādas substances, kas lejā pa vertikāli. Ja? Es domāju, ka mums jāpārtrauc to pieciest. Bet veidi, kā to nepieciest, jo principā nav jau nekāda soda mehānisma. Mēs visi esam nobažījušies visu laiku, izsakam nosodījumu, runājam gan publiski, gan aizkulisēs, bet principā tas mehānisms darbojās un īsti jau neko nevar izmainīt. Nē, mums nākamgad, kā demokratiskajā valstī, tas vēlēšanas ir tas mehānisms, ar kuru mēs varam kaut ko izmainīt. Ja? Tad mēs varam neievēlēt tos politiķus, kas proponē tās idejas, kas traucē attīstīties privātajam sektoram, un ievēlēt tos, kas proponē citas idejas. Ja. Bet, diemžēl, man liekas, mums arī publiskajā telpā, ja mēs skatāmies tas diskusijas, es jau minēju par to, ka man personīgi trūkst kaut kādu jēgpilnu diskusiju par ekonomiku. Ja, mēs tagad runājam par ekonomiku, bet mēs runājam tādā high level, ļoti tā, pa visu un par neko vienlaicīgi. Tieši tā. Jā, bet tieši priekšvēlēšana periods ir tas, paskatāmies, kā ir Amerika, piemēram, ja, kāpēc Trumps ir nācis pie varas. Viņš ir nācis pie varas tāpēc, ka viņš, ka cilvēkiem bija pa daudz sociālismu Amerikā, ja, un viņam tas notiek regulāri. Viņam ir viena partija, kas vairāk par sociālismu, otra partija ir vairāk par kapitalismu, ja, un tad attiecīgi, tas partijas vienu otru nomaina, ja, lai paliktu apmēram tajā bilance vienmēr. Ja. Mums tā nav. Mums visu laiku ir kaut kādas vairākas partijas, kuras, un nav neviens, kurš, teiksim, būtu pateicis, kurš būtu pateicis to, ka, daram kaut ko, lai palīdzētu uzņēmumiem pelnīt vairāk naudas un ar to, lai audzētu mūsu ekonomiku. Ja. Bet es domāju, tam politiķiem kaut kā jāparādās. Ja. Vismaz mēs varam neiebalsot iekšā tos, kas proponē sociālismu, ja, mūsu valstī. Ja, man liekas, tā zinām problēma arī ir tāda, ka mums ir pagājis cik 35 gadi pēc neatkarības atgūšanas, ja, izaugusi paudze jau viena, kas neatceras Padomju Savienību, un mēs arvien vairāk redzam to, ka lielai daļai cilvēku šķiet, ka tas sociālisms nav nekas slikts, ja. Bet mēs visi, kas esam dzīvojuši Padomju Savienību, mēs empiriski esam pārbaudījuši, ka sociālisms nedarbojas, ka tas ir slikti, ja. Un līdz ar to, mums varbūt, ka sabiedrība ir vairāk jārunā par to, ka jānoraida tas idejas, kas ir pārāk socialistiskas. Jā, jūs pieminējāt, kungi, arī pirms tam jūs ļoti pareizi pieminējāt, ka mēs runājam par visu un par neko, jo parastam cilvēkam ir ļoti grūti saprast. Ekonomisti paskaidro, kādēļ valsts kapitāla sabiedrības tas ir neefektīvi, ka vajadzētu tā kā vai uz biržu laist, vai privātajam sektoram uzņēmējiem pārņemt. Politiķi stāv blakām un saka, ka tas apdraud mūsu nacionālo drošību. Un līdz ar to parasti cilvēks klausās, kurš nav ekonomists. Ja? Viņš domā, Jēzus Marija, kas tagad ir tie uzņēmēji, laikam grib nosakt tagad mūsu un apdraudēt. Ja? Diemžēl mūsu tajā attīstībā ietilpa, teiksim, pirmie faktiski 20 gadi, kad galvenokārt bija veltīti postpadomu šīs kaut kādas kopmantas pārdalēji un tā teikt, Krievijas apkalpošanai gan preču, gan izejvielu, gan naudas tranzītā. Ja? Tagad izrādījās, ka viss šīs ģeniālās idejas ir beigušās un arī mantra beigusies zināmā mērā. Un tā kā šis refleks tautai ir palicis. Bet labi, neprivatizējiet viņus pilnībā. Paņemiet naudu attīstībai, lai, piemēram, Latvijas Energo varētu attīstīties tikpat labi kā Lietuvas un Igaunijas enerģija kompānijas, kuras ir lielākā mazākā mērā vai viņu daļas vai viņas pilnībā ir kotētas. Un kuras darbojās Latvijā. Mēs visi redzam Omnivu, kas darbojās. Omniva ir Igaunijas pasts. Ja? Un kas saka, ļaujiet tām valsts kompānijām, bet to var panākt tikai caur pārvaldes uzlabošanu un caurspīdīgumu. Nevis to, ka politiķi viņus tur, teiksim, aizkulisēs, turpina rulēt un saka, pēc vajadzības ņemt naudu ārā un tad nodefinē politiku un stratēģiju, un tad viņi neievēro, tāpēc, ka tagad vajag naudu, mēs nožņaudzam līdz pēdējai kapeikai, un nekāda ilgtermiņa attīstība nav iespējama. Ja? Operējot šos uzņēmumus, viņus var operēt efektīvāk
kā saka, pilnībā nepārdodot, bet attālinot no politiķu kārajām roķelēm un viņam pietuvinoto ļaužu. Jūs pieminējāt tagad Omnivu, man arī ir jautājums, gribu saprast, piemēram, iekšējā tirgus aizsardzība. Kādēļ mums pašiem Latvijas pasts, ko jūs minējāt, kādēļ mēs laižam Igauņu pastu iekšā? Mēs visus laižam iekšā. Mēs esam atvērtā ekonomiskā telpā. Mums, kas saka, šo vienādojumu mēs esam atrisinājuši, 90. 2000. gados. Mums ir nevis, nelaist iekšā, tas nozīmē, ka iekšzemē faktiski vairumā gadījumu būs dārgāki un mazāk efektīvi pakalpojumi un preces. Ja? Un tas nav tas, ko mēs gribam. Mums ir ģeniālais instruments, ko cilvēks ir atklājis, ir darba dalīšana. Ja? Tā problēma ir tajā, ka mums ir blakus šis gandrīz 500 miljonu cilvēku Eiropas tirgus, un lokāli šeit uz vietas, vietējā tirgu ar to iedzīvotāju skaitu un struktūru un dinamiku, kāda mums ir, mēs bagāti palikt nevaram. Mēs nevaram palikt bagāti tērējot, un mēs nevaram palikt bagāti strādājot tikai paši savās mājās. Mums ir jārada uzņēmumi, kas ražo preces, pakalpojumus un piedzīvojumus un pārdod kā minimums visā Eiropas Savienībā, vēlams pasaulē. Protams, par to var rasties jautājumi šobrīd, redzot Trumpa kursu un ārdīšanos un vispārējo, bet tas nemaina šo uzstādījumu. Un tā ir tā galā problēma. Tad mums vienkārši jāskatās, kāpēc mums šo uzņēmumu šeit nav un kāpēc viņi neaug tik strauji un neattīstās. Un jāsaka, ka tie nacionālie čempioni, un tas piemērs ir raugoties uz līdzīgām nelielām valstīm, pirmkārt Skandināvijas valstīm, Šveici un tā tālāk, ja, ir nacionālie čempioni. Šie nacionālie čempioni parasti un bieži sākotnēji ir publiski vai pieder pilnībā vai daļēji piederējuši valstī, un tad privātais kapitāls nāk klāt, bet viņi iet ārā, viņi ekspandē citās valstīs, pelna naudu citur. Un tādā veidā, kas saka, latvieši varētu kļūt par starptautiskiem menedžeriem ar lielām algām, jo citādi viņiem starptautiskās kompānijās, kas pieder citiem, ir grūti tikt uz augšu. Ja? Tāpēc Somi un šveicieši un daudz citi tiek uz augšu, tāpēc, ka viņiem ir lielas viņu kompānijas, kas iziet ārpusē. Un tas ir tas, kas ir jādara. Bet tāpēc ir jāsamazina valsts neefektivitāte, ir jāpārtrauc, darbošanās, kas nav mērķtiecīga, un jāpalīdz un jāatbrīvo šie uzņēmumi no važām. Gan privātajā sektorā, gan arī publiskajā sektorā. Publiskajā telpā klīst tādas tankas, nezinu, kā pat viņas nosaukt, kā lietuviešiem ir Polija, Igauņiem ir Somija, mēs vienīgi bez nekā, un tādēļ mums arī ekonomika buksē, vai tas atbilst patiesībai, jūs prāt? Skaidrs, ka ja mēs skatāmies pēdējos 1000 gadus, cilvēki pašreizējā Latvijas teritorijā, un tās ciltis, kuras apvienojās kopā un veido latviešus, ja, mēs dzīvojām labāk, tāpēc, ka mums bija Vācu Balti faktiski un Rīga, kas bija tāds viduslaiku internetu pieslēguma punkts, Kansas Savienība un tā tālāk un tā projām. Un Lietuvā un Igaunijā cilvēki principā dzīvoja sliktāk. Igauņiem arī bija, protams, Tallina, ko nodibināja lielā mērā kā tāds pazīstams pilsētu Dāņi, un lietuviešiem ir bezgalīgi, teiksim, šis dialogs ar Poliju, un ka viņi saka, ka viņi kādreiz bija liela valsts, kaut gan patiesībā tajā valstī, es saprotu, runāja drīzāk kaut kādā Baltkrievu valodā nekā, teiksim, lietuvieši un tā tālāk, bet jā, mums bija šī saite ar Vāciju, var teikt. Un kas Vācija bija, teiksim, attīstītākā valsts zināmā mērā pasaulē, tajā lielā periodā vācu menedžeri vai, cilvēki bija izglītotākie un tā tālāk un tā projām. Tagad mēs to esam zaudējuši, un tas, protams, ir mūsu problēma it kā saknē. Un skaidrs, ka mēs mēģinājām veikt, turpināt, atrodoties Eiropā un NATO, mēs mēģinājām turpināt šo biznesa modeli sadarbībā ar Krieviju, un tas nav iespējams. Krievija negrib tirgot, Krievija, viņi vienmēr tam piesaist klāt kaut kādas citus valgus, lai ietekmētu mūs un tā. Bet es neformulētu, ka mums nav. Es formulētu, ka, protams, tas ir sarežģītāk, bet mums ir atvērta visa pasaule. Visa pārējā Skandināvija, visa Eiropa un tā tālāk. Un tur atkal mēs nonākam pie tā, ka Rīga, kā, teiksim, vieta, kur atbrauc cilvēki ar idejām, un piemēram, Leiši, ko viņi ir izdarījuši. Viņi sapratuši, mēs paši nezinām, kādu preci pakalpojumu vai piedzīvojumu, ko varētu pārdot tajā pasaulē, saražot. Ko mēs darām? Mums ir jādabūt ārzemnieki šeit, kuri zina.
Lai viņi iedod darbu mūsējiem cilvēkiem, lai mēs redzam, ko viņi dara, lai tie cilvēki pēc tam var strādāt mūsu uzņēmumos, veidojas pudurus, vēl kaut kas apkārtam. Ja? Ko vajag tam uzņēmumam? Mums ir jāuzbūvē ražošanas platības, mums ir jāuzbūvē biroja platības. Biroja platības priekš shared service, teiksim, to, nezinu, kā tas saucās latviski, attālinātajiem biznesa pakalpojumu centriem, priekš ražošanas, bet tam ir vajadzīgi būvniecības nosacījumi. Tam ir vajadzīga sadarbība ar pašvaldību, kas pievelk, teiksim, infrastruktūrā. Un tad tu saki, reku, mums ir. Un tu uztaisi labāko investīciju piesaistes kompāniju Eiropā un pasaulē, varbūt viena no Invest Lithuania. Un viņa, kā saka, atrod tos investorus, patur viņiem roku, kamēr viņi nokļūst šausmās ar pirmo vidas saskarsmu, teiksim, jā, bet kamēr viņi nomierinās, jā, un tā. Bet viņam ir tās telpas, viņi sēž tajās telpās un ražo, maksā nodokļus. Otrs lielākais nodokļu maksātājs Lietuvā ir Binance. Ķīniešu kaut kāda kripto, kā saka, pasākums, jā. Otrs lielākais. Mums Latvijas Energo laikam vai kaut kas tāds, jā. Nu, kas saka, ir jāatver domāšana, nevis mums, kā teikt, iztrūkst kaut kas salīdzinot lietušiem igauņiem. Mums ir jāstrādā uz šo pasauli un jāapzinās, ka tā ir tā mūsu vērtība, ka mēs varam strādāt ne tikai un skatīties no vieniem, bet mēs varam no visiem izmantot, bet viņi ir jātaicina šeit un nedrīkst viņus baidīt prom ar to, ka mēs esam neefektīvi, ar kaut kādu tur administratīvo slogu un tā tālāk. Un stulbu. Cilvēki runā, ka nevar atrast normālu darbu, bet publiskajā telpā informācija ir, ka mums ir darba roku trūkums. Tiešām mums ir tāds problēmas ar darba spēku, ka mums tagad ir jāved iekšā darba spēks un piemēram mazkvalificētais. Nē, es domāju, ka banku sektorā mēs nesaskaramies ar kaut kādu tādu fundamentālu darba roku trūkumu, bet kopumā, protams, kā valstī paliek mazāk cilvēku. Un bezdarbs mums ir faktiski atrodas jau vairākus gadus, ja ne 10 gadus. Tad viņš atrodas tādā dabiska bezdarba līmenī, kur ap 5% plus mīnus. Ja. Līdz ar to tas liecina to, ka, ja cilvēks tiešām grib strādāt un varbūt mācīties kaut ko, teiksim, ja, tad es domāju, ka viņam nav nekāda problēma atrast darbu šeit Latvijā. Kāds būtu tas, kungi, optimālais mums, principā, iedzīvotāju skaits, lai mēs varētu būt ļoti pašpietiekami ar milzīgu izaugsmes potenciālu valsts? Jo visu laiku tiek publiskajā telpā, tas mēs esam pamāz, mums demogrāfija, viss tur cauri, jāved iekšā darba spēks. Nē, es domāju, tas ir visi tie jautājumi, viņam nav nekādas nozīmes pa lielam. Ja? Tas, ka mums ir Lietuva, tur blakus, respektīvi Polija ir blakus, nav blakus, tur nezinu, Somija ir blakus, nav blakus, ka tiem ir, mums nav. Tas viss ir, tas sarunas ir par to, lai no sērijas neko nedarīt un atrast kaut kādu iemeslu, kāpēc mums iet tā, kā iet. Ja. Bet mēs te faktiski jau stundu runājam par ļoti vienkāršu lietu. Ja. Un tas attiecas arī uz iedzīvotāju skaitu. Ir valsts, kas ir ļoti neliela iedzīvotāju skaitu, Īslande, piemēram. Ja. Viņam 450 000 iedzīvotāji. Ja. Viņi dzīvo fantastiski. Viņam ir lielas kompānijas, viņam ir lielas bankas, viņam viss notiek, dzīves līmenis ir augstāks nekā mums, un neviens, es domāju, tur nesūdzēs īpaši par to, kas viņam notiek. Ja. Un vēl pēc tam viņi dzīvo uz salas, kas atrodas diezgan tālu no Eiropas. Ja. Tā kā es domāju, ka un ir arī citi piemēri. Tāpēc nav jautājums ne par iedzīvotāju skaitu, ne par to, kāda mums ir kaimiņi. Jautājums tikai par vienu. Vai mums ekonomika ir pietiekami atbalstoša uzņēmējdarbība? Vai mums nav pārmērīgas regulācijas, vai mums nav pārāk augsti nodokļi, un vai mums nav pārāk liels valsts sektors? Ja. Tāpēc tie ir 3 jautājumi, kas vienkārši kuriem ir jāpievērš uzmanība. Vispārējais ir vienkārši troksnis. Mēdījos bija kaut kāds pētījums ielikts, ka mūsu nodokļu sistēma esot 2. labākā Eiropā. Tas atbilst patiesībai? Kā kuram? Bankām nav viennozīmīgi viena no labākām Eiropā. Ja. Kādam citam varbūt ir. Ligā. Kā skatās un kā var izmantot? Nodokļu sistēma kā tāda un nodokļu augstums, teiksim, kopumā varbūt tiešām Latvijā nav pats sliktākais Eiropas Savienībā, bet mums ir faktiski viena no augstākajiem darbspēka nodokļiem un augstākas darbspēka izmaksas nekā kaut vai tā pašā Lietuvā un Igaunijā. Jo ko mums līdz salīdzinājums ir kaut kāda valsts, kas ir tālu, teiksim, bet mums jāskatās to, kas ir blakus, kur reāli var migrēt darbspēks vai kā salīdzināties. Ja? Un tas ir saistīts, piemēram, ar veselības sistēmu, ko mums ir vajadzīgs visiem dot apdrošināšanas veselības, piemēram, Lietuvā tā nav aktualitāte, jo veselības aizsardzības
pensijas sistēma strādā labāk, un mums ir tas, ka darba devējs apmaksā darba nespējas dienas lielākā mērā nekā Lietuvā un Igaunijā, kas rada apmēram uz vienu strādājošo, kas plus mīnus saņem vidējo algu, apmēram gandrīz 2000 eiro gadā lielākas izmaksas darba devējiem. Tā kā, tas ir kā paskatās. Var pateikt, jā, mums viss ir šokolādē. No kaut kāda viedokļa ir, bet ja tu paskaties reāli, ka tev ir jādod darbs cilvēkiem, un cik tas izmaksā, ja tu gribi maksāt apmēram vidējās algas par kaut kādām reālām lietām, tu konstatē, ka tas ir mazāk izdevīgi. Un tad mēs nonākam atpakaļ pie tā, ko mēs gribam stimulēt. Vai mēs gribam stimulēt to, lai cilvēki čakarē darba ņēmējs sēž mājās. Man pieder virkni uzņēmumu, kur faktiski vienu mēnesi gadā, labākajā gadījumā, vai pat 10. daļu no gada, var teikt, tev ir jāpieņem 10. daļa darbinieku, kas vidēji gadu laikā nestrādā faktiski. Vai 12. Ja. Vienu mēnesi gadā tu viņiem maksā algu, viss tā tālāk, viņi vienkārši nav. Viņi ir sociāli, daļa no viņiem reāli slimo, bet tā daļa ir maziņa. Mazākā, teiksim, vienkārši tie apstākļi ir izveidoti tādā veidā, ka ārsti viņam dod pārāk viegli to, un tad pēc tam konstatē, ka viņš it kā mājās slimo, bet faktiski viņš sociālajos tīklos atpūšās kaut kur ciltajās zemēs. Ja. Tā ir realitāte, bet tā teikt, tā saucamās arotbiedrības uzskata, ka atkal viena šāda ekonomikas neefektivitāte, ka mums viņa ir vajadzīga. Bet, tieši tā, mums, kas saka, raidījums tuvojas beigām, ja? Un Roberts ļoti labi pateica, ir jāpārtrauc meklēt, kā saka, domāt, kā tērēt pa priekšu pirms pelnīt, ir jādomā par to, kā pelnīt. Nav problēma lielos tēriņos, problēma ir mazos ienākumos mums Latvijā. Ja? Šitā ir ļoti laba frāze, atvainojos, man jāpārtrauc, jo mums raidījums ir jābeidz. Liels paldies jums, kungi, ka jūs atvēlējāt laiku un atnācāt uz sarunu. Un kā dzīvot tālāk? Šodien pie mums viesojās Roberts Idelsons, Signet banka valdes priekšsēdētājs, Ģirds Rungainis, Prudentī partneris padomas loceklis. Paldies jums vēlreiz, un lai jums jauka diena, un arī jums, klausītāji, jauka diena. Tā. Paldies. Aktuālo problēmu un risinājumu raidījums. Kā dzīvot tālāk? Pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā. Arī šodien debesis būs lielākoties mākoņainas, putīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, rīta pusē piekrastē vēl saglabājas brāzmas, gaisa temperatūra šodien no +6 līdz +11 grādiem, Kurzemē gaiss iesils līdz +13 grādiem. Arī Rīgā brīžiem gaidāms lietus, gaisa temperatūra ap +10 grādiem. Pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.
Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Konkurences padome par konstatētajiem negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumiem piemērojusi mazumtirgotājiem Maxima Latvija sodu 1,87 miljonu eiro apmērā un uzlikusi vairākus tiesiskos pienākumus. Konkurences padome konstatējusi, ka Maxima Latvija savu konkurenci veicināja uz lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātāju rēķina. Šī iemesla dēļ kompānijai uzlikts pienākums attiecībās ar piegādātājiem īstenot nediskriminējošu un godprātīgu praksi, tostarp nodrošinot caurskatām un izsekojumu sarunu procesu par preču iepirkumu cenām. Maxima Latvija nedrīkstēs pieprasīt zemākas cenas, kad piegādātājs ir izteicis priekšlikumu cenu paaugstināšanai, kā arī nedrīkstēs veikt sodoša rakstura darbības attiecībā uz piegādātāju citām precēm. Maxima Latvija jau vakar paziņoja, ka uzlikto sodu pārsūdzēs un piebildīšu, ka uzņēmums pagājušajā gadā strādāja ar 1,1 miljārda eiro apgrozījumu. Konkurences padomes tirgus uzraudzības un izpētes departamenta direktore Sanita Uljana šodien preses konferencē informēja, ka šobrīd indikācijas par negodīgas tirdzniecības prakses īstenošanu ir manītas tikai Maxima Latvija darbībās, lai gan vērtēta tiek arī citu mazumtirdzniecības tīklu darbība. Satiksmes negadījumā Rokišķu rajonā Lietuvas ziemeļos vakarā gājis bojā Latvijas pilsonis, bet kāds iespējams Afganistānas pilsonis ievainots, tā ziņo Lietuvas varas iestādes. Tiek uzskatīts, ka incidents ir saistīts ar migrantu kontrabandu no Latvijas, un par to ir sākta pirmstiesas izmeklēšana. Lai pievērstu uzmanību diabēta izplatībai, šodien atklāta sociālā kampaņa Cik cukurs, tā informē Rīgas diabēta biedrība. Saskaņā ar slimību profilakses un kontrolas centra datiem Latvijā ir aptuveni 5000 cilvēku ar pirmā tipa diabētu un vairāk nekā 90 000 cilvēku ar otrā tipa diabētu. Dati liecina, ka diabēta izplatība pieaug, tostarp bērnu un jauniešu vidū. Zemkopības ministrija plāno piešķirt 2,3 miljonu eiro kompensāciju Sijā Baltika Pork par Āfrikas cūku mēra radītajiem zaudējumiem cūku novietnē Ogres novada Laubers pagastā. Attiecīgo summu plānots piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Eiropas Savienība līdzfinansē dalību valstu izdevumus slimības apkarošanai. Eiropas Savienība gatavojas padarīt vēl stingrākus vīzu noteikumus Krievijas pilsoņiem, faktiski vairs neizsniedzot viņiem atļaujas vairāk kārtējai iebraukšanai Schengenas zonā. Izdevumam Politico atklājušas 3 Eiropas amatpersonas, iecerēts, ka turpmāk Krievijas pilsoņiem tiks izsniegts tikai vienreizējās ieceļošanas vīzas ar dažiem izņēmumiem humānu apsvērumu dēļ. Izņēmumi būs arī personas, kam ir Eiropas Savienības pilsonība. Pasaules līderi šodien pulcēsies Belenā, Brazīlijas ziemeļos uz sarunām pirms ANO klimata konferences oficiālā sākuma. Belenā ieradīsies Vācijas kanclers Friedrichs Merts, Francijas prezidents Emmanuels Macrons, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Starmers un citu valstu līderi, kā arī Eiropas Savienības un ANO augstākās amatpersonas. Brazīlijas prezidents uzsvērs, ka konferences mērķis ir panākt taustāmus rezultātus, taču politiskā vide ir sarežģīta. Baltais nams jau paziņojis, ka neplāno sūtīt augsta līmeņa pārstāvis uz šo sajietu. Un vēl Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Landshūtē Vācijas kausa pirmajā mačā tiksies ar Mainieci Vāciju. Mačs sāksies 20:45 pēc Latvijas laika un tiešraidē to pārraidīs kanāls TV6. Portāls Delfi piedāvās mača teksta tiešraidi. Sestdien Harija Vitoļiņa vadītā komanda tiksies ar Slovākiju, bet dienu vēlāk turnīrs noslēgsies pret Austriju. Latvijas izlase šajās sacensībās ir startējusi tikai vienu reizi 2020. gadā, triumfējot turnīrā. Tās bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikule. Radio SVH LV. Tu aiznes mani tālāk, jo tālāk no sevis prom. Un vispār būtu labāk, jo labāk jau estu prom. Tu aiznes mani tālāk, jo tālāk no sevis prom. Un vispār būtu labāk, jo labāk jau estu prom. Jo bez tevis es nemāku, jo bez tevis es samūstu, jo ar tevi vienreiz gribu ielikt aptvarā.
vairāk es neļauju tev elpot, es neļauju tev būt. Tu čiloji ar mani, tev palika grūti, tev piera kūpi, tev piera kūpi, tev piera kūpi, tev piera kūpi. Kad aizēju projām, prasa, kur paliku es, tak iziem laukā.